Nu, saldo ēdiena jau arī vajag, vai ne? Nu, man tās ir dālīs. Sēju katru rīt 6 un saku viņām paldies, cik viņas ir skaistas. Man ir daudz baltas, jo man ļoti patīk balti ziedi. Balts ir pirmsākums. Tā ir bauda izbaudīt to, kas ir rītā, rasā. Tās putnu dziesmas, tas, ka rudens izskatās, nebūs nekāds īsais, un vasara vēl arī būs. Putneņi dēj oliņus un pērē vēl vienreiz. Kā man vakar stāstīja, redzēju. Un es katru dienu to dzirdu. Nu, mums tie ar šiverējās. Tā kā klimata pārmaiņas. Nu, īsa ziema, gari rudeņi, gari pavasari un laba vasara. Ko mēs vēl varam vēlēties? Brīnišķīgi, mums nebūs tie 40 grādi. Bet tad, jāmāk piemēroties. Un cilvēks ir tāda būtne, ka viņam ir dots spējas piemēroties. Tikai jāpārstāj gausties, sūdzēties un čīkstēt. Vienu muļķīgu vārdu lūdzu nelietojiet. Tas ir grūti. Es tādu vārdu nelietoju un nekad neesmu lietojusi. Un vēl vienu te sakāmo nevajag. Kāpēc man? Nu, tāpēc, ka tu te esi. Tāpēc, ka tu esi dzīvu būtni un cilvēks bez darba. Izvirst, saslimst un nomirst pirms laika. Mēs esam piedzimuši, lai kustētos, lai strādātu. Atpūta, vai tiešām ēst šašliku un dzert alkoholu ir atpūta? Tā nav nekāda atpūta. Atpūta ir tad, kad mēs ļaujamies dabai. Nu, labi. Mežā diez cik ļauties nevar, uz biksēm velciet zeķes, jo ērces to vien gaida. Un tas ir bīstami. Tas tiešām ir bīstami. Neizaiciniet likteni. Tas mazais kukainīts var jums daudz pāri nodarīt. Bet arī par to mēs sāksim domāt, jo pasaulē par to domā. Tikai mums Latvijā nedomā. Man ir pazīstami epidemiologi un daudz pazīstami mediķu. Šodien, ja mēs saslimstam, mums pašiem ir jāmeklē atbildes. Mums pašiem ģimenes ārstam jāpasaka, ko man no viņa vajag. Un tas būs jāmaina. Ja ne, tad viņa kabinetos būs jāliek kameras. Kāpēc tad to citās iestādēs liek? Kā muitā, piemēram? Ja jau valsts maksā algu, un valsts ir tauta, tad ir jāuzrauga, kā tad to maizīti te pelna valsts sistēmā. Vai ne? Tas būtu veselīgi. Jo tikko skatās pa pirkstiem un uzdod pa pirkstiem, kaut kā viss sāk kustēties. Un būs jākustās, mani mīļie, jo liela daļa no jums jau to prot. Tā labākā daļa. Un ticiet man, jums izdosies, un tā kā šobrīd virspusē ir paviegli mēsli, tas ir tikai pavirs. Tikko iestāsies līdzsvars, tā muciņu var pavērst uz sānu, un tad būs līdzsvars. Vēl kādu laiku ir jāiztur. Gan klimats, gan enerģija, gan kosmos spiež uz mums. Ja jums sāp galviņa, iedzeriet citromonu, aspirīnu, vienalga, kas jums līdz. Ja jums reipst, apsēžties un nesēžat mašīnā un nebrauciet. Pa lielam tās nav slimības pazīmes, jo kāpēc tajās dienās mans telefons ir karsts, jo visas vecuma grupas tā jūtās. Tikai nebaidieties. Ir vērts būt pacietīgiem. Un mēs esam pacietīga tauta. Un pacietība vienmēr tiek atalgota. Arī jūs tiksiet atalgoti.
Atā.